Labdien, dāmas un kungi! LMT Straumi turpina jūs informēt un rādīt visu to, kas norisinās Latvijas 4. olimpiādē Valmierā. Un mēs esam pieslēgušies boksam, kur šodien fināla cīņas, 10 fināla cīņas, no kurām 2 jau ir noslēgušās, tā ka jūsu uzmanībai būs 8, cerams, visinteresantākās no fināla cīņām. Un ar mums šodien kopā būs arī bijušais profesionālais bokseris un tagad jau boksa komentētājs Elvis Mihailenkos. Sveiki, Elvi! Sveiki, cienījamie televīzijas skatītāji. Esam Valmierā šobrīd. Tūlīt gatavojās boksu. Lūk, jau kā pie ringā boksa ar 3. pārs, pusvieglais svars līdz 56 kg. Zilajā stūrī. Lūdzu, sagaidīsim abas boksers pie ringa un tad jau pastāstīšu precīzāk par bokseriem. Tā trešā cīņa, kā minējām, no 10 paredzētajām fināla cīņām, pirmās 2 ir noslēgušās. Un šobrīd jāsaka, ļoti labi rezultāti ir Jūrmalas pilsētā, jau 2 zelta medaļas šodien viņi ir nodrošinājuši. Par čempioniem kļuvis jau Ilgvars Krauklis un arī Zigurds Krauklis. Ļoti emocionāli bija iepriekšējā fināla cīņas vara kategorijā līdz 52 kg. Un tiešām ceram, ka arī turpinājumā redzēsim gan skaistu boksu, gan arī saistošu cīņu. Protams, sports bez emocijām arī nav tas. Mēs gaidām trešo cīņu, kurā savā starpā tiksies Dmitrijs Gutmans un Nikita Androščuks. Jā, lūk, arī ringam tuvojas Dmitrijs Gutmans, vairāk kārtējs Latvijas čempions. Pusvieglajā svarā, ļoti pieredzējis boksers, vairāk kārtējs Rīgas čempions, ilgus gadus pārstāv nacionālo izlases starptautiskos turnīros, lūk, viņš sarkanajā stūrī, šobrīd mūsu ekrānos. Dmitrijs Gutmans no Rīgas. Un zilajā stūrī būs viņa pretinieks Nikita Androščuks no Liepājas, jauns boksers. Šogad pirmo gadu cīnās pieaugušo klasē, no jauniešu klases pārgājis. Cīņas formula kā parasta olimpiskā amatieru boksa formula 3 minūtes. 3 raundi pa 3 minūtēm. Diezgan izteikts favorīts šajā pārī Dmitrijs Gutmans. Redzēsim, vai viņš arī pierādīs savu pārākumu boksa ringā. Un cīņa ir sākusies. Tā 3 minūtes, 3 raundi pa 3 minūtēm. Tad mēs vēlreiz pie sarkanajā stūrī Dmitrijs Gutmans un zilajā stūrī Nikita Androščuks. Androščukam ir liels auguma pārsvars. Bet ļoti labs kreisais sācis tagad no Dmitrija. Ļoti pieredzējis, kā jau es teicu, ir Dmitrijs Gutmans. Tāpēc, protams, nebūs viegli liepājniekam. Jācenšas turēt distancē ar Gutmans, jo jāizmanto savus augumus, savu roku garums. Pagaidām redzam no Gutmana pareizāk sakot, neredzam vēl tādu aktīvu uzbrukumu. Bet es domāju, ka ar laiku, ja Androščuks nespēs viņu noturēt distancē, tad Dmitrijs, protams, uzsāks ofensiju un centīsies spiest pie trosēm Androščuku. Jā, diezgan tāda pasīva cīņa abu bokseru izpildījumā. Androščukam vajag pēc iespējas vairāk darboties ar priekšējo kreiso roku, turēt distancē Dmitriju. Un censties neielaist viņu vidējā tuvajā distancē, kur, protams, ir daudzreiz izdevīgāk Gutmanam. Pēc iespējas vairāk Androščukam vajag strādāt ar kreiso roku. Un tagad ļoti laba kombinācija no liepājnieka. Dmitrijs cenšas, redzam, jau pirmo raundu cenšas aizsniegt savu pretinieku ar vienu spēcīgu sitienu. Viņa vietā, laikam, tomēr sērīveidīgāk boksu vajadzētu viņam parādīt. Vēl biežāk vajag Androščukam darboties ar kreiso roku un nepārtraukt kustēties, nevar palikt Gutmanu priekšā. Tādā veidā neļaujot rīdzniekam izpildīt savas sitienu kombinācijas. Tagad ļoti spēcīgs. Jā, ar kreiso āķi Gutmans. Labi aizsniedz Androščuku. Mēģina turēties pretī Androščuks, bet pamazām ar vienu izteiktāk Gutmans. Jāsaka, labs rauns Androščukam. Šis pirmais, tagad labi 2 trāpījumi, precīzi bija. Nevajag, nekādā gadījumā nevar liepājnieks palikt
priekšā Dmitrijam. Tagad izsit kombināciju, vajadzēja uzreiz novirzīties vai nu pa labi, vai nu pa kreisi. Tagad labi pār rokai. Gutmans trāpīja, tas ir redzam tātad piemērs pamatojums maniem vārdiem, kāpēc Andrišķikam būtu jākustās, nevar šādu sitienu uzņemt uz sevi. Pirmais rauns beidzies. Gribu pateikt, līdzīgs rauns, kā aktīvāks sitienu izpildē bija Andrišķiks, bet tomēr ar tādiem iespējams retākiem, bet precīzākiem sitieniem trāpīja tomēr Gutmans. Noslēdzies pirmais rauns, tāda neliela pauzīte un pēc minūtes atkal bokseri dosies ringā. Vēlreiz labākos moments no pirmā raunda. Andrišķuks centās, bija visnotaļ aktīvs, bet vairākas reizes izlēt tomēr viņš sitiens no Gutmana. Mēs šeit redzējām, spēcīgs kreisais āķis, varēja slikt beigties Andrišķukam šis moments, bet šobrīd amatieru boksā, nevis šobrīd, bet jau beidzamos gadus amatieru boksā ir speciāli izveidot tādu cimdu, kas, protams, ļoti atšķirās no profesionāla boksa cimdiem un ļoti stipri polsterēti. Ir tādā formā, kad sarežģīti bokseriem ir līdz galam iegriez dūri, līdz ar to sitiens vairs nav tik akcentēts. Un tas tiek darīts boksa drošībai, bet es gan neesmu personīgi pārliecināts, vai tas paaugstina interesi par boksu un tieši pašu boksu popularizē, jo pavisam reti ir kļuvuši knockdown, knockout, piemēram, Londonas olimpiādē pagājušajā, ja nešaubos, pa visu olimpiādu bija kaut kā 3 vai 4 knockdown. Tas ir, protams, ļoti maz. Cilvēkiem, protams, vienmēr patīk skatīties tādu atletisku boksu, kad ir knockdown, kad ir knockout. No šiem cimdiem ir sarežģīti tātad sūtīt boksers knockdownā un knockoutā. Iesācies jau otrais rauns, un Gutmans aktīvi to iesācis. Tagad redzējām, Andrišķuks izpildīja labu kombināciju, uzreiz palika uz vietas un līdz ar to uzņēma Gutmanu pretuzbrukumu. Viens spēcīgs labais āķis no Gutmana. Izstāst, ka Gutmans arī gaida to, ka Nikita Andrišķuks mazāk uztaisies uzreiz, lai atbildētu ar savu pretuzbrukumu. Tagad ļoti nepareizi tagad Andrišķuks darbojas, viņam jāiet prom no trosēm, nevar nekādā gadījumā palikt. Gutman priekšā un nav jāuztver Gutman šie spēcīgie sitieni uz sev. Vien nogrušāks izskatās Andrišķuks. Labs mēģinājums tagad no Gutmana ar kreiso sitiens pa ķermeni. Gan trāpīja vairāk pa alkoni, bet biežāk jāizpild šie sitieni pa ķermeni. Spēcīgs labais knockdowns. Labais taisnais. Tiek atklāts pirmais knockdowns. Andrišķukam kaut kas jāmaina savā cīņas taktikā. Jākustās nevar palikt. Gutman priekšā. Līdz 8 aizskaitē tiesnesis. Spēcīgs sitiens Gutmanam. Nikita Andrišķuks izskatās ar vienam nogurušāks un ar vien vairāk kļūdās. Viņš ļauj Gutmanam to izmantot. Jāsaka, diezgan ātri, pa brīnumu man diezgan ātri Nikita Andrišķuks nogurs, jo tikai otrā raunda, tagad izskaņ, bet viņš jau tāds bija jau otrā raunda sākumā. Ņemot vērā to, ka nav pārāk liels temps šajā cīņā, tomēr, es domāju, vajadzēja boksam būt nedaudz svaigākam. Un kreisais no Sāna, no Gutmana un vēl viens labais pāroka. Andrišķuks pats atvieglo Gutmanam šo darbību, jo, kā jau es vairāk kārtīgas atkārtojies, nepietiekam kustās Liepājnieks. Noslēdzies otrais rauns un izskatās, ka diezgan pārliecinoši Gutmans kontrolē cīņas gaitu un izskatās, ka nebūs nekā šeit pārsteigumu. Redzam, kā mokās arī Andrišķuks. Sarau krampi izskatās Andrišķukam kājās. Jā, izskatās, kad ņems nost Nikolais Janovičs, Liepājnieku treneris, ņems nost savu bokseru. Jā, cimdi tiek novilkt, tad boksers Tūrs atsakās turpināt cīņu. Līdz ar to
tāds arī ir formulējums ar stūra atteikšanos. Uzvaru šajā pusvieglajā svarā līdz 56 kg ir Dmitrijam Gutmanam no Rīgas. Pirmā zelta medaļa arī Rīgai Latvijas 4. olimpiādes boksa turnīrā. Pirmās divas medaļas no 10 paredzētām ieguva Jūrmala. Jā, grūti pateikt, kas tur ir redzam, šis apsējs ir uz Andrišķu kājas labās, bet izskatās, ka viņam vai kaut kāda trauma bija iepriekš, vai tagad sarauj krampi. Jā, iespējams, kāds vajadzinājis savainojumu, jā. Jā, redzam, klibo boksers, tātad nevar turpināt cīņu. Bet, jebkurā gadījumā pēc 2 raundiem pārliecinoši vadībā bija Dmitrijs Gutmans, 2. raundā atcīmies bija knockdowns, līdz ar to 2 punktu pārsvars ir uzreiz 2. raundā. Ja arī pirmo sāntiesneši ir ierakstījuši Gutmanam, tad 3 punktu pārsvars, tas jau ir ļoti liels pārsvars pēc 2 raundiem ir citiem vārdiem. Andručukam, lai uzvarētu šajā ciņā, pat ja viņš būtu izgājis uz 3. raundu, būtu nepieciešams Gutmanu nokautēt. Varbūt pastāst mums skatītājiem, ne visi varbūt seko tik daudz līdzi boksam un pārzina visu noteikumus. Varbūt vairāk var pastāstīt par tieši šo punktu sistēmu, kā skaita tiesneši. Pavisam nesen vēl bija vairākus gadus. Boksā bija tā elektroniskā tiesēšana, ka katram tiesnesim bija tā saucamās pogas, sarkanā un zilā, kuru tiesneši spied katru reizi, kad redzēja trāpīgu sitienu. Sāntiesneši bija 5 cilvēki, arī tagad viņi ir 5. Un tātad, ja sekundes laikā uzspied vismaz 3 tiesneši pogu, tad kompjuterā automātiski parādījās punkts bokseriem. Šobrīd pēc Londonas olimpiādas, vai pat pirms Londonas olimpiādas, laikam pēc 11. gada pasaules čempionāta, kurš notika Baku, tātad atcēl šo amatieru tiesāšanu, un tagad notiek tieši tāpat kā profesionālā boksā pieraksta. Subjektīvā tiesēšana, katrs tiesnēs raksta punktus. Punkts iet tam bokserim, kur tiesnes uzskata, ka viņš ir uzvarējis, tad viņš ieraksta punktu bokserim. Ja ir bijis knockdowns, tā kā mēs redzējām iepriekšējā cīņā, vai, teiksim, tiesnesis vai kaut kādu kā sodu atņem bokserim vēl 1 punktu, tas ir vēl viens ekstra punkts bokserim. Līdz ar to pagājušajā cīņā es gan neredzu tiesnešu pierakstu šobrīd, bet ja mēs, teiksim, pa piemēru ņemam pagājušo cīņu, ja pirmais rauns tika ierakstīts Gutmanam, tas ir 1 punkts, 2. raundā arī 1 plus knockdowns, automātiski 2 punkts, tad pēc 2 raundiem Gutmans jau bija vadībā 3 punktus. Tagad cīņa vieglajā svarā līdz 60 kg. Sarkanajā stūrī arī ļoti pieredzējis boksers, vairākkārtējs Latvijas čempions Artjoms Ramlavs no Rīgas, un zilajā stūrī viņa pretinieks Aleksandrs Bikenbergs no Olainas. Jauns boksers. Artjoms Ramlavs tikko atgriezies no Baku, kur notika beidzamais atlases turnīrs uz Rio de Janeiro olimpiādi. Izdevās Artjomam uzvarēt pirmajā cīņā, pieveic bokseru no Kēnijas. Diemžēl nākamajā cīņā piekāpās bokseru no Taivānas, kurš savukārt iekļuva pusfinālā un kvalificējās olimpiskajām spēlēm. Šis atlases turnīrs bija ļoti sarežģīts. Ļoti daudz valsts, ļoti daudz bokseru, vairāk kā 200 bokseru piedalījās šajā Baku atlasē, un jāsaka, ka ļoti daudz nevis kvalitīvu, bet titulēti bokseri tomēr neizdevās viņam kvalificēties. Rio de Janeiro, diemžēl arī nevienam no Latvijas bokseriem tas neizdevās. Boksā kopumā vispār ļoti sarežģīti kvalificēties. Šobrīd ļoti sarežģīti. Es atceros 1996. gadā, kad uz Atlantas olimpiādu kvalificējās pēdējais Latvijas pārstāvs Romāns Kukļins. Smagajā svarā toreiz atlases notika Eiropas čempionātā. Un smagajā svarā bija nepieciešams ietikt ceturdaļfinālā iekļūt astoņniekā, kas Romānam arī izdevās. Ceturdaļfinālā arī viņš aizdīja ļoti labu cīņu pret Vācijas bokseru Luanu Krasniki, kuru pat sūtīja knockdownā. Protams, pēc cīņas roka tika tomēr pacelt vācietim, bet visi, kas cīņu noskatījās, pārliecību apgalvoja, ka Kukļins ir uzvarējis. Vēlāk man arī profesionālā ringā cīnoties arī izdevās iepazīties ar Luanu. Mēs to cīņu apspriedām. Arī pat viņš toreiz jau pēc 15 gadiem principā šo faktu nenoliedz. Bet toreiz Luans Krasniki kļuva par Eiropas čempionu, tāpēc teorētiski toreiz varēja uzskatīt, ka Kukļinam tika nolaupīta medaļa Eiropas čempionā, bet uz olimpiādu viņš kvalificējās. Tad šobrīd šī kvalifikācijas sistēma ir nedaudz izmainījusies, nevis nedaudz, bet stipri izmainījusies, un tāpēc uz olimpiādu tiek rīkot speciāli kvalificējošie turnīri pa visu pasauli, un, protams, ļoti sarežģīti ir
ļoti sarežģīta šī sistēma kvalificēšanās. Vairāk tā 4. fināla cīņa Arturs Ramlovs pret Aleksandru Bikenbergu. Nu, pagaidām Ramlovs krietni vien aktīvāks. Viņš ir šīs cīņas favorīts viennozīmīgi. Un skatīsimies, kā izvērtīsies cīņa. Pagaidām aktīvāks ir tieši Ramlovs. Ramlovs redzam ar Kreilus. Labā roka tātad priekšā. Arī tagad nevajadzīgi pilnīgi Bikenbergs paliek Ramlovu priekšā. Ļauj brīvi izdarīt Ramlovam sitiens pa sev. Kopumā šodien paredzēta 10 cīņas visās svaru kategorijās. No visvieglākā svara 49 kg līdz pat supersmagajiem virs 91. Pirmajās divās cīņās uzvarēja Jūrmalnieki 49 un 52 kg, 56 kg atceramies iepriekšējā cīņā. Pirmslaicīgi uzvarēja Dmitrijs Gutmans no Rīgas, tagad 4. cīņa vieglajā svarā. Izskatās, ka cīņa ir beigusies. Jā, cīņa ir beigusies. Bikenbergs ņem no cīņas, nezinu, kas tur notika, bet nolēma neturpināt cīņu. Olainieks. Arturs Ramlovs būs šīs cīņas uzvarētājs, un otrā zelta medaļa pēc kārtas jau būs Rīgas pilsētā. Grūti pateikt, kas ir noticis, kāpēc treneris tik viennozīmīgi uzreiz pēc pirmā raunda beigām parādīja, ka viss. To mēs šodien beidzam, tā ka Arturs Ramlovs iegūs Latvijas 4. olimpiādas zelta medaļu, un ar to mēs viņu arī apsveicam. Domājuši, ka tik ātri beigsies šī cīņa, lai kā Arturs Ramlovs ir uzvarējis. Jā, mums sagaida nākamā 5. cīņa, pirmajā pusvidējā svaru kategorijā līdz 64 kg. Labi, iespēja 5. cīņā būs Rīga iegūt arī savu 3. zelta medaļu, jo tajā pārī būs favorīts tomēr no Rīgas. Jā, pieredzējis boksers, vairāk kārtējs Latvijas čempions Arturs Ahmetovs nākošajā cīņā dosies Rīgā. Arī Arturs pat atgriezās no Baku, kur arī piedalījās šajā olimpiskajā kvalifikācijā. Diemžēl piekāpās pirmajā cīņā bokserim no Tunisijas un neizdevās Arturam kvalificēties. Pretiniekos viņam būs Daugavpils bokseris Evalds Teikmanis, jauns bokseris. Izskatās, ka būs grūti viņu pret Arturu Ahmetovu. Skatīsimies tādu 5. cīņu no 10 paredzētajām. Pagaidām laikam viena no saistošākajām cīņām bija otrā cīņa, kuru mēs diemžēl neredzējām. Tur tiešām 3 raundi ļoti ātrā tempā, daudz labu spēcīgu sitienu bija. Jā, tur tajā cīņā Oskars Rancāns no Rīgas ļoti sīvu cīņu cīnījās pret Zigurdu Kraukli Jūrmalnieku. Bija arī knockdowns otrajā raundā Rancānam. Ļoti ilgi tiesneši lēma, kuram tad atdod šajā cīņā uzvaru, bet pelnīt atdeva uzvaru Jūrmalniekam Krauklim. Viena no cīņām šodien starp pirmā fināla cīņa noslēdzās ar to, ka nemaz nesākoties, jo paziņots, ka Jūrmalas bokserim Raimondam Petruševičam nav noskūta bārda un par to viņam tika piešķirts tehniskais zaudējums. Tā ka ir arī tāda noteikuma boksā, tā ka nav viss tik vienkārši. Pirmais no fināliem šodien beidzās ir tāda neliela kuriosa, tā varētu teikt. Ir, jā, tādi gadījumi, ir tādi bijuši gadījumi, kad arī uz ringa tātad ringa ārsts atnes šķērs un sāk pilnā vārdu nozīmē, tātad, ne gluži skūdu, bet ar šķērēm griez vārdu nost. Bet, protams, ka bokseru un treneri par to ir informēti, un tāpēc tas tikai bokseru vaina ir. Bet, jā, tā pie tam nav pirmā reize, ka esmu kaut ko tādu pieredzējis, diezgan regulāri kādam gadās tāda problēma. Jā, mums sākusies ir 5. cīņa, tātad sarkanajā formā Arturs Ahmetovs, zilajā formā Evalds Teikmans no Daugavpils. Ahmetovs ir favorīts šajā pārī, paskatīsimies, kā izskatīsies Teikmanis uz Ahmetovu fona, cik ilgi viņš izturēs. Izteikti Ahmetovs uzreiz dodas uzbrukumos, un Teikmanim ir jāaizstāvs, un skatīsimies, kā viņam tas izdosies. Arturs
pieredzējis boksers, vairāk kārtīgi piedalījies gan Eiropas, gan pasaules čempionātos. Regulāri apmeklē dažādas sporta nometnes. Pagājušajā gadā 2 mēnešus pavadīja Floridā, ASV, kur trenējas kopā ar profesionāļiem. Pieredzējis boksers. Šajā svaru kategorijā pirmajā pusvidē no Latvijas nāk vistitulētākais visu laiku. Latvijas boksers Alojs Stūmiņš, 1961. gada Eiropas čempions. Belgradā 1963. gadā Maskavā izcīnīja sudraba medaļu Stūmiņš. Toreiz sīvā cīņā piekāpās nākamajam 2-kārtējam olimpiskajam čempionam Iežijam Kulējam no Polijas. Stūmiņš izcilākais visu laiku Latvijas boksers. Ļoti dinamisks svaru kategorija, bokseri gan ļoti ātri, gan spēcīgi. Protoši stipri sist. Tātad vispār pārsvarā visas svaru kategorijas, kas ir virs 60 kg, 60 un smagāks. Tad bieži jau tur sākās knockdown, knockouti. Bet, kā jau es teicu, pateicoties pēdiņās šiem jaunajiem cimdiem, neredzam mēs boksā vairs tik daudz knockdowns un līdz ar to dinamika, protams, kritusies tagad spēcīgi labo izlaiž Teikmans. Viennozīmīgs pārsvars Akhmetam visa raunda garumā. Viņš pārliecinoši dominē ringā. Pārāk liela bība, es teiktu, Teikmans izrāda Akhmetovam. Redzam, tagad nevajadzīgi stāv priekšā tā vietā, lai sist vienkārši. Es teiktu, vairāk laikam imitē sišanu nekā sit. Tagad labais aperkots izdevās Akhmetovam. Nebūšu pārsteigts, ja arī šī cīņa beigsies priekšlaicīgi. Jā, grūti mani komentēt šī brīža Teikmeņa darbību. Vajag vai kustēties aktīvi, izvairīties no sitiena apmaiņas, vai arī iet sitiena apmaiņā uz doto momentu. Teikmans nedara nedz vienu, nedz otru. Pārāk, kā es teicu, liela bība, pārāk liela respekta viņš izrāda pieredzējušam Akhmetovam. Protams, bez šaubām Akhmetovs daudz pieredzējušāks, bet, ja boksers ir izkāps ringā, tad vajadzētu, protams, kaut kādam plānam jābūt. Plānam A, plānam B, uz doto momentu. Plānā katrā ziņā Mikenbergs neatvainojas Teikmans nerealizē. Izskatās, ka šobrīd plāns ir tikai viens izdzīvot līdz cīņas beigām. Vismaz tā izskatījās pirmajā raundā. Viens rauns ir izturēts un gaidām mēs otro raundu. Pagaidām, tur Akhmetova pārsvars ir milzīgs un bez kādām šaubām. Tiesnešu vērtējumā noteikti viņš ir pirmā raunda uzvarētājs. Būs vēl interesants cīņas, redzēsim ringā titulētāko, laikam, beidzamo, nebaidos pateikt, beidzamās 10 gadus, laikam, titulētāko bokseru Nikolai Grišuņinu no Ventspils 2-kārtējo Eiropas čempionāta medaļnieku pagājušā gada. Bulgārijas pilsētā Samokovā Nikolais izcīnīja bronzas medaļu smagajā svarā. 2008. gada Liverpoolā viņš izcīnīja arī bronzas medaļu, toreiz gan pussmagajā svarā. Cīnīsies Grišuņins 9. pārī. Pretī viņam stāsies jauns, bet arī pietiekami pieredzējuši boksers no Rīgas, Ladislavs Lievšs. Tāpat redzēsim Jelgavnieku Raici Kieviču pussmagajā svarā. Varbūt interesants cīņas. Arī Evanders Servots 10. cīņā, viens no jaunajiem talantiem. Super smags svars, Evanders Servots cīnīsies pret Sandra Lapacīnski no Cēlas novada. Laikam nākamās cīņas 6., 7. un 8. cīņa varētu būt tādas vissaistošākās tādā ziņā, ka bokseri ir visnotaļ līdzīgi līmeņi un grūti pat paredzēt, kurš uzvarēs tajās cīņās. Es domāju, nākamā un aiznākamā cīņa tās varētu būt vienas no interesantākajām šīs dienas finālos. Viennozīmīgi tās būs krietni vien līdzīgāks nekā šis te fināls, kurā mēs redzam, ka viens bokseris dominē pār otru. Akhmetovs pārliecinoši trenkā pa visu ringu. Viņš trenkā Evaldu Teikmanu un dara visu, ko vien grib. Pa ķermeni tikko, manuprāt, trāpīja Akhmetovs. Un tagad, ja pieķersies, pielips viņš tādā, pielips klāt savam pretiniekam, tad iespējams cīņa tiks apturēta. Kas tas bija knockdowns vai tas nebija knockdowns? Jā, sitiens pa ķermeni, pa aknu, tādā kreiso roku. Akhmetovs izsit Teikmanim, tiek atskaitīts knockdowns, izkritus ar kapnu, izskatās, ka cīņa būs galā. Tas būtu diezgan loģiski, ja tomēr.
cīņā arī tiktu pārtraukt, jo viennozīmīgs pārsvars ir Ahmetovam pār Teikmani. Neko īsti neizdodas likt viņam pretī. Tas, ka otrā raunda vidū cīņa varētu būt arī beigusies. Cīņai loģiski būtu jau jābeidzās, jo netiek skaitīts nec knockdowns, nec nekāds darbības no tiesneša. Līdz ar to arī medmāsiņa dodas palīgā izskatās. Vēl Teikmaņa. Jā, tiek novilkt cīm, tā cīņa ir beigusies. Ko, trešā zelta medaļa pēc kārtas Rīgai šodien? Ar nokautu pat jāsaka, amatieros gan nemīl šo formulēm nokauts, biežāk saka redzamais pārsvars, bet pēc fakta bija knockdowns, redzam atkārtojumā, spēcīgs sitiens pa āku, un tagad redzam kreiso roku Ahmetovs izsit Teikmanim. Jā, redzam atkārtojumā Teikmans ļoti bieži paliek pie trosēm. Nostājās frontāli tādā stāvoklī, protams, kad nevar pilnvērtīgi izpildīt sitiens. Jāpēc Ahmetovs uzvar. Jūs ekrānā šīs cīņas 5. fināla uzvarētājs, tā ka vēl 5 fināli ir atlikuši Latvijas olimpiādē boksā, un 6. cīņā tad gaidīsim Liepājas un Rīgas cīņu. Jā, nākamā 6. cīņa būs pusvidējā svara kategorija līdz 69 kg. Rīgas sarkanajā stūrī redzēsim Eldaru Trapučku no Liepājas un zilajā stūrī Mihails Pavlovs no Rīgas. Jā, ļoti saistošs solās būt šī cīņa, jo nav tāda izteikta favorīta šajā pārī, kurš varētu uzvarēt, un es domāju, ka tiešām varētu būt ļoti interesanti. Skatīsimies, ko mums parādīs abi bokseri. Tad Liepāja iespēja arī beidzot izcīnīt savu pirmo zelta medaļu. Skatīsimies, tāds sarkanais stūris Trapučkam. Zilajā tāds stūrī mums būs Mihails Pavlovs. Sestā no 10 paredzētajām fināla cīņām. Jā, ringā jau ir izkāpts Mihails Pavlovs no Rīgas. Tas ir diezgan atletisks boksers ar Pavlovs, redzam, priekš 69 kg. Tāds spēcīgs miezas būs. Mūsu ekrānos pašais ir Pavlovs. Toties Eldaram Trapučkam, arī viņš mūsu ekrānos ir auguma pārsvars. Gar augumu mēs šis boksers. Diezgan ievērojams pārsvars, jā. Vakar norisinājās arī pusfināla cīņas, un jāsaka, vairāk no pusfinālām bija ļoti saistoši, un tieši arī šajās svara kategorijās vairākas cīņas bija ļoti interesantas. Tā kā skatīsimies tagad finālu. Solās būtu ļoti spraigta cīņa. Ļoti aktīvi dodās uzbrukumā Pavlovs. Sākums tiešām ļoti aktīvs. Redzam, ļoti liels auguma pārsvars ir Trapučkam. Tas viņam jāizmanto, ir jātur distancē visu laiku Pavlovs. Ar priekšējo taisno kreiso sitienu, tātad jātur distancē, un arī, protams, bez šaubām nepārtraukti ir jāpārvietojas, nevajag palikt Pavlovu priekšā Trapučkam. Mēģina Pavlovs dažādos veidos tiklāt Trapučkam. Laba kombinācija no Pavlova tagad. Sitiens pāri rokai. Vēl viens precīzs kreisais āķis, tad kreisais sitiens no Pavlova. Nevajag tūmā palikt Trapučkam. Nav viņam izdevīgi parocīgi šī distance. Tikai distancē jāboksē. Jācenšas spēcīgi sagaidīt. Piemēram, ar labu no apakšas, labu aperkotu. Tad es domāju, Trapučku varētu labi mēģināt sagaidīt savu pretinieku. Pavlovs aktīvi dodas virsū, visādos veidos mēģina uzbrukt. Labi, visi tagad pat ķermeni Trapučku, bet atkal vajadzēja uzreiz arī novirzīties prom. Censties izgāzt, viņam vajag Pavlovu. Un viņu vietā
biežāk izpildīt uz kreiso sitienu un tieši dubult sitieniem, nevis tikai ordināru vienu sitienu, bet ar 2-3 džebiem tad noturēt Pavlo distancē vajadzētu Trabučkam. Labs mēģinājums. Pavlos vairs nav tik aktīvs kā raunda sākumā. Jāsāk atdzīvoties pamazām Trabučka. Tādā veidā vajag visu laiku Liepainiekam pārvietoties un turēt distancē, censties sagaidīt un arī negaidīti pretuzbrukt. Protams, kad uzbrukums vienmēr ir vienkāršāks, ja tā pa boksu var izteikties, īstenībā boksā nekad nav vienkārši. Bet, protams, kad uzbrukt ir vienkāršāk nekā aizstāvēties, bet tādam aktīvam presingam, uzbrukumam jābūt bokserim ļoti labi funkcionāli gatavam fiziski. Ja boksers nav pietiekami fiziski gatavs, kā boksers saka, nepietiekami elpo, tad, protams, tādā presingā nostrādāt ir sarežģīti. Slēdzies pirmais rauns. Līdzīgs rauns vēl, kā domā, kuram tiks dot priekšrotu vērtējumā? Es domāju, ka precīzāks bija Trabučka šajā raundā. Varbūt aktīvāk uzsāk Pavlovs, bet uz raunda izskaņu tomēr precīzāks bija Liepainieks, manuprāt. Bet, kā bieži es teicu savos komentos, ka, diemžēl, sāntiesneši neņem vērā manu viedokli, tāpēc tas, ko es domāju un saku, tas nenozīmē, ka tā arī notiks. Pirmais rauns tiešām līdzīgs rauns, un kā arī varēja prognozēt, līdzīga cīņa, pirmais rauns noslēdzies, un šeit, es domāju, ja nenotiks nekāda brīnuma, tad cīņa ritēs visus 3 raundus. Savos ekrānos arī Pavlovs ļoti aktīvi sāk pirmo raundu, skatīsimies, vai arī šoreiz. Izskatās, ka arī šoreiz Pavlovs ar apņēmības pilns sāk ļoti labi, iespējams, ka nevar izturēt visu šīs 3 minūtes tik aktīvi boksējot Pavlovs. Liek uzsvaru uz pirmo minūti, pirmajām 2 minūtēm. Dubult sitienā vajag darboties Trabučkam, redzam, viņš visu laiku tagad bija kaut kas līdzīgs kombinācijai. Cenšas ar vienu kreiso džebu apturēt Pavlovu. Domāju, ka vajadzētu tomēr sasaistīt vairākas sitienus kopā. Un pat, ja elementāri sagaidīt ar džebu, tad ar 2 džebiem, nevis ar vienu vismaz. Tagad labāk no Trabučkas. Bet pēc tam nevajadzīgi piecēlās, iztaisnojās un uzreiz saņēma labo taisno. Jāsaka, pieaudzis temps ir 2. raundā. Cerams, ka bokseri varēs izturēt šādā tempā. Arī 3. ja tāds būs. Pienācis ir Pavlovs klāt. Vajadzētu arī strādāt. Vienkārši presings bez sitieniem, tāda neatmaksājās, tā varētu laikam teikt. Šajā momentā nevajadzētu tagad Trabučkam palikt uz vietas, izsist un kustēties. Tādā veidā izmantojot savu augumu, viņš ļoti stipri apgrūtina Pavlovam šos uzbrukumus. Paguruši izskatās bokseri. Jāsaka tagad labi, Trabučka uzsāk ar kreiso roku. Tā arī jāturpina, jākustās nepārtraukt. Tagad labi ar labo roku arī sagaidīt Trabučku no apakšas. Mēģina Pavlovs visādos veidos tik klāt Trabučkam. Jā, nepareiz Pavlovs dara, kad stājās frontāli, krusto bieži kājas, līdz ar to zaudē savu līdzsvaru un nevar pilnvērtīgi izpildīt sitienus. Redzam arī, tā pa lielam spriež nav Trabučkam pārāk grūti aiziet šajos momentos no Pavlova, jo, ja boksers stāv frontāli, viņš zaudē līdzsvaru un tāpēc ir ļoti grūti
Pilnā vārdā nozīmē nobīdams, nogrūstāms, tāpēc, protams, vajag stāvēt stājā, vai nu kreiso, vai no labo kāju, labiķi gadījumā kreiso kāju priekšā. Pēdējais sekundes otrajā raundā, un Pavlovs mēģināja šajās pēdējās sekundes. Pagrušā bokseri, bet, ja pirmo raundu es ierakstītu Trapučkam, tad otrajā raundā par aktivitāti laikam tomēr te sadot šo raundu Pavlovam. Tātad trešais būs izšķirošais, beidzamās 3 minūtes. Redzēsim, būs jāizrāda raksturs abiem bokseriem. Raksturs laba lieta, bet tomēr jābūt arī gataviem fiziski uz vienu raksturu neizbrauks. Jā, tieši tā. Un, kā jau es teicu, pāris minūtes atpakaļ, kad šis slavenais teiciens, viņš tiek piedāvāts izcilējam kara vadonim Suvorovam, kad grūti mācībās, viegli cīņā, viegli karā, tad es varu no savas pieredzes pateikt, ka nevaru viņu šo teicienu. Nevar pievienot boksam, jo boksā līdz cik būs grūti trenēties, cīņā vienalga ir grūti. Un tāpēc, es saku, šis teiciens nav pa boksu. Beidzamās 3 minūtes, jā, beidzamais rauns. Abiem bokseriem jācenšas tagad no visiem spēkiem. Pēc manām domām, pēc pirmajiem 2 raundiem varētu būt neizšķirts. Aktīvāk vajag darboties Trapučkam. Savukārt tā viltīgākā noliecieniem un nonerieniem jācenšas piezakties klāt savam pretiniekam Pavlovam. Kā jau ierast, rauns iesācies diezgan aktīvi. Pastīsimies, cik ilgi pietiks spēka bokseriem. Sist un kustēties vajag Trapučkam. Protams, maksimāli presingu vajag ieslēgt Pavlovam. Precīzi labais no Pavlova. Tur tiks izteikts aizrādījums. Pirmais gan sāk Trapučku grūstīties, bet strādāt vajag Pavlovam. Jā, šajā momentā, ja jau galā Pavlovs tomēr ir šo distanci ar augumā garāko pretinieku saīsināt, tad vajag arī strādāt, darboties ļoti aktīvi, izpildīt sitienus tuvumā. Skatītāji ļoti aktīvi, pirmo reizi šodien tik aktīvs atbalsts abiem bokseriem. Labs tagad spēcīgs kreisais no sāna arī izdotās Trapučkam. Tagad vajag strādāt, veltīgi Trapučka tagad gaida un ļauj elpot, kā bokseri savam pretiniekam. Beidzamā minūte varētu būt sākusies, nav man pulsam gan pie rokas, bet apmēram. Pavlovs izskatās labāk šajā raundā, vismaz pagaidām. Tagad pa ķermeni varēja ļoti spēcīgi darboties Trapučka. Nav spēka izskatās viņam vairs. Grūti jāsaka, ļoti sīvs, līdzīgs rauns trešais, grūti. Man izšķirties, kam šo raundu atdot, bija nedaudz sitiens zem jostu viecē, tiek aizrādīts Trapučkam. Labi, tagad sagaidīja kreiso no apakšas Trapučka. Paslīt Trapučka, jā. Paslīt kājā, bieži tā gadās, jo stūros, kuros bokseri atpūšās, bieži gadās, kad nopil ūdens, kur sekundanti dod bokseriem dzert. Līdz ar to gadās, kad paslīt bokseriem kājas. Beidzamās 10 sekundes. Bokseri cenšas pēdējās sekundēs. Precīzi tagad ir Pavlovs. Vēlreiz precīzi labais no sāna no Pavlova. Beidz šeit cīņas gudīgi runāt, pat nedzirdēja gongas. Līdzīgi cīņa, bet pēc manām domām tomēr beidzamo fāzi laikam izraut tomēr Pavlovs, jā, rīdzinieks zilajā stūrī. Redzēsim, kā lems sāna tiesneši. Tiesnešiem būs par ko padomā. Savās ekrānās labākos momentus, īpaši cīņas noslēgums pēdējā šīs 10 sekundes, kad ļoti aktīvi devās priekšu Mihāls Pavlovs un skatīsimies,
Skatīsimies, kāds būs tiesneša lēmums, vai tiešām Rīgai būs jau 4. zelta medaļa pēc kārtas. Atgādināšu, ka 2 šodien jau ir Jūrmalai, 3 ir Rīgai, un tagad ļoti labi iespēja iegūt arī 4. medaļu Rīgas pilsētas komandai. Jā, Mihails Pavlovs. Jā, rīdzinieks Mihails Pavlovs uzvar šajā cīņā. Nu, manuprāt, pelnīt uzvar rīdzinieks. Izrādīja raksturu un bija tiešām aktīvāks un precīzāks viņš cīņas izskaņām. Kā es teicu, pirmo raundu atdevies Trapučkam, otro Pavlovam, trešo arī Pavlovam. Nu, Santiesnešiem bija tādas līdzīgas domas kā man. Šoreiz. Un tagad mums sagaida cīņa vidējā svarā līdz 75 kilogramiem. Raimonds Sniedz no Rīgas pret Jegoru Artjomovu no Olaines. Tad 7. fināla cīņa. Raimonds Sniedz, 2014. gada Latvijas čempions. Atceros, tajā čempionātā notika Jūrmalā, viņš ļoti skaisti uzvar ar nokautu Sniedz izcīnīja finālā. Jā, tad tiek apsveikts boks veterāns. Neliela pauzīt pirms tādas 7. fināla cīņas. Raimonds Sniedz sarkanajā stūrī. No Rīgas zilajā stūrī. Jegors Georgs Artjomovs no Olainas. Ļoti līdzīgi cīņu solās būtu. Nav tāda izteikta favorīta. Raimonds Sniedz vakar ļoti labi izskatījās pusfinālā. Skatīsimies, kā šodien ieklāsies finālā cīņā ar Artjomovu, tātad no Olainas, Rīga pret Olainu. Kārtējais fināls, kurā ir Rīgas bokseris. No 10 fināliem tikai 3 finālos nav kāda rīdzinieka, tā ka ļoti labi iespēja Rīgas pilsētai papilnāt savu medaļu krājumu šajā Latvijas 4. olimpiādē, kas pirmo reizi nenotiek Kurzemē. Pirmo reizi tā notiek Vidzemē, jo vislīdzinājās olimpiādas norisinājās Kurzemē, un šogad pirmo reizi izņēmu kārtā olimpiāda norisinās Vidzemē un veiksmīgi norisinās. Ļoti labi uzņēmums gan Valmiera, gan arī citas pilsētas, kas ir iesaistīts šīs olimpiādas organizēšanā. Visvairāk, protams, piepalīd Cēsis, bet ir arī citas mazākas pilsētas, kurām pateicoties šī Latvijas olimpiāde var norisināties. Raimonds Sniedz sarkanā formā un Jegors Georgs Artjomovs zilajā stūrī. Jā, nu Kreļs stājā stāv tagad Artjomovs, redzam, zilajā formā viņš ir labā roka priekšā. Gaidām bez sitieniem. Šajā raundā abi bokseri mēģina atrast vājās vietas pretiniekā. Ļoti kustīgi, daudz kustības par ringu. Jā, uz ringa dēļiem nonāk Sniedz, bet tas nebija no sitiena. Zaudēja līdzsvaru rīdzinieks. Daudz par ringu kustās Artjomovs, viņš jau nedaudz mazāks un ļoti daudz kustās. Tagad ar kreiso roku mēģināja pa ķermeni izsist Artjomovs. Opā! Šeit jau bija tāds vairāk cīņas elements. Cīņas elements, jā, viennozīmīgi. Pagaidām, laikam, būs tāda taktiskākā cīņa, tāda neliela
bailību. Bokseri attiec viens pret otru, neriskē pārāk daudz. Tiesnes Kaņievičs izsaka aizrādījums abiem bokseriem. Nu, nevar gan dzirdēt, bet pieļauju, ka lūdzu boksers tomēr tehniskāk vadīt šo cīņu. Ļoti spēcīgs kreisais no Sāna. Knockdownā notāk Sniedz. Gribēju tieši pateikt, ka Sniedz pats pazīstams kā tāds nokautētājs. Neuzspēja pateikt, ka Artjomovs trāpīja būdams krēls kreiso no Sāna tieši pa zodu redzēm uzreiz ieļodzījās ceļos. Sniedz, nonāca uz ringa dēļiem, nosēdās. Pirmais knockdowns atskaitīts. Samainīs stāja ar Artjomovs, nezinu tekšu kam godīgi runājot. Atkal maina Kreiļa stājā. Vēl viens kreisais taisnais no Artjomova precīzi. Aktīvāk vajadzētu pastrādāt olainiekam Artjomovam. Tomēr knockdowns bija nopietnas. Tā ir tīrs knockdowns. Tev noslēgsies arī pirmais rauns. Desmit sekundes atlikušas. Pasīvs Sniedze bijis pirmajā raundā. Pirmais rauns arī noslēdzies un viennozīmīgi tas ir par labu Artjomovu. Atcerēsimies, ka bija arī knockdowns. Tā kā Artjomovs labi aizvadījis pirmo raundu, viennozīmīgi viņš ir bijis labāks par savu oponentu Sniedzi. Un šobrīd gaidīsim tādu cīņas otro raundu. Tad redzēsim atkārtot knockdown. Diemžēl tagad tiesnesis stāvēja priekšā kamerā. Mēs redzēsim, jā. Ļoti spēcīgs kreisais no Sāna izdevās Artjomovu un nonāk uzreiz notupjās. Ieļodzās tādā ceļos, redzam, spēcīgs, precīzs kreisais tieši pa zodu. Nosēdās uz ringa dēļiem Sniedz. Redzam šobrīd savās ekrānās sarkanais stūrī Sniedzi. Jā, nesēž nedz viens, nedz otrs boksers. Stūrī atpūšoties. Tā ir bokseru brīva izvēle. Viņi var sēdēt, viņi var stāvēt kājās, kā pašiem patīk. Otrais rauns iesāties līdzīgi, kā iesākās pirmais rauns. Mainīgi pa brīdim maina stāja Artjomovs. Viņš kā aktīvāks ir Sniedz salīdzinājumā ar pirmo raundu. Artjomovs arī vairs nav tik kustīgs, kā bija pašā cīņas sākumā. Tagad trāp Sniedze. Iespiedis bija stūri uz brīdi, jo viņš Artjomovu. Jā, aktīvāk šajā otrajā raundā kļūst Sniedz. Jā, vairs nav kur atkāpties. Skaidrs, ka pēc šāda pirmā raunda viennozīmīgi jāuzbruk. Un Artjomovam tas sagādā diezgan liels problēmas, vismaz pagaidām. Sniedz ir aktīvs. Atkal viņš iespiež stūri Artjomovu. Jā, atdod iniciatīvu Artjomovs Sniedzam. Tomēr pirmajā raundā trāpīja labi, precīzi sitienu. Sūtīja knockdown no savu pretinieku, vajadzētu šo iniciatīvu saglabāt un iespējams pārtvert, bet uz doto momentu to Artjomovs nedara. Tieši otrādi. Sniedz ļoti aktīvi uzbruk un nebūtu nav viegli Artjomovam. Manuprāt, nedaudz trūkst ātrums Sniedzam. Labi, bieži iespiež viņš pretinieku trosēs, bet nav tāds sitienu eksplozijas. Saka, nedaudz atpaliek viņš ātrumā. Pareizi sakot, nevar teikt, ka viņš ir lēnāks par Artjomovu, bet viņš, manuprāt, nedaudz palēns ir pats priekš sevību. Ātrāk, vieglāk vajadzētu izpildīt šos sitienu kombinācijas. Atkal paslīd, jā, kā Artjomovam.
nokrīt boksers, bet, uzreiz sāk piecelts tiek un cīņa turpinās. Sniedza visu šo otro raundu no viena stūra uz otru izmet Artjomovu, mēģinot kādu spēcīgu sitienu kombināciju. Pagaidām nekā tādu īpaši nav Artjomovs izlaidis cauri šajā raundā. Tiek viņš mētāts no viena stūra uz otru stūri. Jā, jāsaka, neko pilnvaru nozīmē šajā raundā nedarīja Artjomovs, un neskatoties to, kad ļoti labi aizdīja pirmo raundu. Otrajā atdeva iniciatīvu, bet, ja pirmajā raundā, pateicoties knockdownam, 2 punktus viņš ir iekarojis, tad šajā raundā tikai 1 punktu ir atspēlējis Sniedze. Tāpēc trešais rauns arī šeit būs ļoti liela nozīme trešajam raundam būs. Artjomovam nebūs viegli, ja viņš tāpat aizdīs arī trešo raundu, tad pagalam smagi klāsies viņam Sniedze. Ir krietni vien aktīvāk, skatīsimies, vai pietiks spēka gan vienam, gan otram bokserim arī cīņas trešajam raundam. Pēdējais rauns 7. fināla cīņā no 10 paredzētajām šodien. Rīdznieks Raimonds Sniedze pret olēnieti Jegoru Georgu Artjomovu un pēdējais rauns aiziet. Jāturpina darīt to, ko dara, to, ko ir iesācis Sniedze, tāda uzbrukums. Tas vairāk pie trosēm, jā, stūrī nevajadzīgi ir palicis tagad Artjomovs, vajag, protams, mukt prom no stūra katru reizi, kad tur nonāk boksers. Tagad tāds negaidīts pretuzbrukums no Artjomova. Pirmā raundā Artjomovs ļoti aktīvi kustējās, izvairījās no visiem šiem stūriem. Otrajā raundā pilnīgi pretēji. Viņš pabēja visos stūros un arī trešajā raundā izskatās, ka varētu būt līdzīgi. Tur pazudis ir Artjomova kustība ringā. Pārāk ilgi Sniedze gaida. Tomēr trešais izšķirošais rauns vajag darboties ir sevišķi. Ņemot vērā to, ka pirmajā raundā tomēr bija knockdowns. 2 punktus pazaudēja Sniedze. Tagad vajag ļoti aktīvi beidzamās 3 minūtes nostrādāt. Paslīd atkal boksers. Ļoti slabs tas stūrs ir. Atkal stūri Artjomovs. Skatīsimies, vai viņš tiks no tā ārā. Sniedze diezgan pasīvs tomēr kopumā, lai arī visu dara it kā pareizi, bet nav nekāda noslēdzošā sitiena. Ticis viņš līdz stūrim, iespējas viņš tur Artjomovu. Trūkst nedaudz, kā jau es atkārtošos vēlreiz, trūkst nedaudz ātrums Sniedzam. Mēģina kaut ko paveikt arī Artjomovs, bet pēc viņa sejas izteiksmes izskatās, ka vispār spēki ir beigušies. Tagad precīzi Artjomovs precīzi, jā. Jāsaka, ja pēc pirmā raunda, kā jau es teicu, manuprāt, Artjomovs atdeva iniciatīvu, tas šobrīd, man liekas, pēc otrā raunda iniciatīvu atdod jau Sniedze. Ļoti labi aizvadījuši otro raundu, bet trešajā es viņu tā pasrādu aktīvāk, daudz aktīvāk vajadzētu būt Raimondam. Pavisam maz laika ir atlicis, bet Sniedze tiešām šajā raundā neko tādu īpaši nav parādījis. Un Artjomovs pārāk ilgi nogaida. Redzam, tagad vairākas sekundes bija bez sitieniem, pēc tam bija tikai viens sitiens. Tas pats pa aizsardzību. Labi, tagad sagaida Artjomovs stūrī būdams. Beidzamās 10 sekundes. Skatītāji pamatīgi uzvilkušies pēdējais 10 sekundes, atbalsta savus favorītus, bet līdzīgi kā visi raunda garumā, diezgan pasīvi ir bokseri un arī noslēgusies ir šī cīņa un atliek gaidīt tiesnešu verdiktu. Teikšu tā, pirmo raundu uzvarēja pēc manām domām, es domāju, ne tikai pēc manām domām, uzvarēja Artjomovs, otrajā raundā viennozīmīgi pārāks bija Sniedze, trešajā raundā tomēr Sniedze. Jāsaka tā, nenostrādāja līdz galam un, manuprāt, trešo raundu. Es ierakstītu viņu Artjomovu līdz ar to.
ja man pieraksts tik ņemt vērā, tad es domāju, es atdotu uzvaru ar Ķomavu šajā ciņā, bet nu redzēsim. Jā, Sniedze, manuprāt, neizmantoja savu iespēju 3. raundā. Tik liels pārstas bija viņam 2. raundā, bet nu, klausamies, ko teiks tiesneši. Atdod uzvaru, Sniedzem neapmierināts ir ar Ķomavs. Nu, es nedaudz arī esmu vīlies tiesnešu verdiktā šajā. Manuprāt, tomēr tad Ķomavs bija precīzāks un aktīvāks tieši 3. raundā. Arī pirmo viņš, protams, vienbalsīgi vinnēja, bet nu, jā, tā gadās. Godīgi arī Raimonds Sniedze izskatās, ka viņš nav pat pārāk apmierināts, ka viņam piešķirt uzvaru. Iespējams, ka arī viņš uzskata, ka tā nav īsti pelnīt. Nu, teiksim, godīgi nav pa ko būt apmierinātam Sniedzam, lai pat arī ir zelta medaļa. Nu, tagad ringā dodās pussmagā svaru bokseri līdz 81 kilogramam. Sarkanajā stūrī Artjoms Haņevičs no Jelgavas. Arī pirmo gadu šis boksers cīnās pieaugušo kārtā. Pagājušajā gadā piedalījās viņš Eiropas čempionātā jauniešiem līdz 18 gadiem. Šogad jau pa pieaugušiem boksē Haņevičs. Nu, pretinieks viņam arī ir jelgavnieks. Pieredzējušais boksers Raitis Sinkēvičs. Raitis ilgu laiku boksēja smagajā svarā līdz 91 kilogramam, bet nu, svars tātad Raitim bija nepietiekams, lai komfortabli sev just šajā svaru kategorijā, tāpēc nolēma nedaudz ieturēties svarā un pāriet uz pussmago svaru. Nu, es domāju, ka tas ir pareizs lēmums no Raiti, jo nu, nav Raitis augumā tas garākais smagsvars. Un, protams, ja trūkst arī ātrums, nevis ātrums, bet svars, tad bokserim, protams, ļoti sarežģīti ir boksēt šajā svaru kategorijā. Nu, paskaidrošu nedaudz no pussmagā līdz smagajam svaram ir liela starpība, ir 10 kg, tad pussmagais ir 81, nākamā svaru kategorija ir smagais svars līdz 91. Nu, es pazīstu ļoti labu Raiti. Raitis svēra regulāri nepilns 85 kg, un, protams, tas ir nepietiekams svars smagsvaram, ņemam vērā, kad, kā es teicu, Raitim nav tas garākais augums priekš smagsvaru, nu, un, ja ņemam tādus vidējos smagsvars, bokseri tur ir praktiski viss minimums. Nu, bieži ļoti uz 1,90 m augumā, un daudz bokseri, protams, dzena lieko svaru. Un ļoti elementāri bokseri smagajā svarā var svērt 95 kg ikdienā uz cīņām, tad šo svaru nometa līdz 91. Protams, kad ar tādu svaru, kāds bija Raitim Sinkēvičam, 85 kg un augums. Manuprāt, Raitim pat nav 1,80 m, protams, ļoti sarežģīti pret tik milzīgiem pretiniekiem boksē, tāpēc es domāju, ļoti pareizs lēmums no Raita un no viņa trenera pāriet uz pussmago svaru. Jā, bija kaut kādas problēmas ar cimdiem. Raitim Sinkēvičam tika nomainīta boksa cimdi. Un tātad 8. cīņa Artjoms Haņevičs pret Raiti Sinkēviču, divi jelgavnieki, pieredzi pret jaunību. Pastīsimies, kura tad lieta ņems virsroku. Nu, nevarētu arī Sinkēviču nosaukt par tādu vecu večuku, tomēr tikai 25 gadi, ja nešaubos, ir Raitim. Bet, nu, jā, ja tā spriežam, tad Haņevičam, kā jau es teicu, pirmais gads pieaugušo kārtā, tad tikai 19 gadi ir šim bokserim. Nu, tad ringā divi jelgavnieki. Tātad jau varam apsveikt Jelgavu ar zelta medaļu. Jā, neatkarībā no tā, kurš uzvarēja šajā cīņā. Jā, pirmo vienīgo zelta medaļu boksā Jelgava, 100%, jo atlikušajos finālos nevienu no jelgavniekiem mēs vairs neredzēsim, bet toties nākamajā jau cīņā redzēsim Nikolaju Grišuņinu, bet tas būs pēc šīs cīņas noslēguma arī. Vajadzētu būt visnotaļ līdzīgai cīņai, jo nav arī tāda izteikta favorīta, abi no bokseriem varētu izcīnīt uzvaru. Redzam, Krēls ir Haņevičs. Sarkanajā formā ir Haņevičs, zilajā Sinkēvičs. Šeit ar Čomovs bija piegājis pie tiesnešiem. Acīm redzot, gribēja saņemt izdruku, kā tad tiesnešu vērtējumu redzēt. To, protams, var darīt, var lūgt, lai iedod, un tiesneši arī iedod, bet, nu... Tas vairs neko nemainīs. Tas ir tāds dūru vicināšanas pēc kautiņa, neko, diemžēl. Vispār, godīgi runājot, ja pat ņemam starptautiskā tādā augstā līmenī, vienreiz es atceros, ka tika attaisnots komandas protests
un tiesneša lēmums tika mainīts. Tātad 2011. gadā pasaules čempionātā Baku vieglajā svarā līdz 60 kg pusfinālā leģendārais Vasilijs Lomachenko, divkārtējs olimpiskais čempions, šī brīža pasaules čempions profesionāļiem. Tātad pusfinālā tika pacelt roku Itālim Domenico Valentino, arī bijušajam pasaules čempionam, un Ukraiņu delegācija apstrīdēja šo iesniedz protestu, apstrīdēja šo tiesnešu lēmumu, un tas, manuprāt, ir vienīgais gadījums, kad es atceros, kad protests tika apmierināts un uzvaru piesprieda apakaļ Lomachenko. Lomachenko gala rezultātā kļuva par pasaules čempionu un gadu vēlāk uzvarēja savā otrajā olimpiādē Londonā. Pārsvarā šie protesti, es viņus nosauku laikam vairāk kā formalitāti. Viņi tiek iesniegti, bet nekad es neesmu dzirdējis vairāk, lai tiek apmierināti. Tāds laikam visslavenākais, visskaļākais gadījums bija 1988. gada Seulas olimpiāda, kad jau arī leģendārais Roys Jones ļoti labi spīdoši aizvadīja visu. Kas notika Hanevičam? Samežģīja kāju. Jā, izskatās, ka samežģīs kāju. Jā, redzam, arī ir apsējis tātad uz ceļa galu, kreisai kājai tiek atskaitīts knockdowns. Hanevičs nevar turpināt cīņu. Cīņa tiek apturēta, tehniskais nokauts, šis saucās dēļ traumas, tātad uzvar jau pirmajā raundā pussmagajā svarā gūst Raitis Sinkievičs. Bija viņš nedaudz arī aktīvāk šajā pirmajā raundā, bet nevarēja teikt, ka bija jau liels pārsvars. Ļoti, ļoti žēl, ka Hanevičam savainojuma dēļ nāks pārtraukt cīņu priekšlaicīgi. Raitis Sinkievičs uzvar šajā svara kategorijā līdz 81 kg un nodrošina Jelgavas pilsētas delegācijai pirmo zelta medaļu boksā. Pirmo un arī vienīgo. Jā, tad atgriezīšos pie tēmas par Roy Jones pa Seulas olimpiādā. Tad pirmajā vidējā svarā toreiz Jones boksa līdz 71 kg finālā šo cīņu. Visiem boks draugiem, kam tas interesē, šobrīd var atrast, protams, internetā šo cīņu. Ļoti vienpusēji pieveic toreiz Jones Dienvidkorejieti mājinieku. Tika piespriest uzvaru un zelta medaļu Dienvidkorejas bokserim. Roys Jones ļoti ilgi toreiz nekāpa ārā no ringa, sēdēja stūrī, protestēja. Arī tika, protams, iesniegts protests, bet neko viņš nedeva. Dienvidkorejai tika šī medaļa, Dienvidkorejietiem viņa tika atdot. Un pēc 20 gadiem neteikšu precīzi, kā tur bija tā izmeklēšana, bet šie sāni tiesneši tika izjautāti un paši viņi publiski atzina, ka toreiz saņēma naudas kukulu no Dienvidkorejas boksa federācijas par to, lai katru cenu atdot šo zelta medaļu korejietim. Un pat pēc tādas skandalozas informācijas vienalga, protams, netika šī zelta medaļa atdot Royam Johnsonam, bet šis gadījums tiek uzskatīts par vienu, laikam, nevis par vienu, bet par viskaļāko tādu negodīgu tiesāšanu visā, laikam, boksu vēsturē. Ko 9. cīņa jau ir pienākusi Nikolais Grišuņins jūsu ekrānos, viņš sarkanajā pusē, un Vladislavs Ļevša no Rīgas, viņš ir tāds zilajā stūrī. Sarkanā stūrī tad Nikolais Grišuņins, kā jau es teicu, pēdējās dekādas, laikam, Latvijas titulētākais boksers amatieru ringā. Divas reizes Nikolajam ir izdevies izcīnīt bronzas medaļu Eiropas čempionātā. Pirmo reizi 2008. gadā Anglijas pilsētā Liverpoolā, toreiz pussmagajā svarā. Pagājušajā gadā Bulgārijas pilsētā Samokovā, jau smagajā svarā līdz 91 kg Grišuņins izcīnīja otro reizi Eiropas čempionāta bronzas medaļu. Ir kur starpā tagad apgrūtinus atcerēties šo gadu. Uzvarēja Grišuņins arī Eiropas Savienības čempionātā Sardīnijā, Itālijā. Ļoti titulēts meistarīgs boksers. Tagad labs mēģinājums, redzam, Grišuņins Kreilis. Labs mēģinājums ar kreiso pa ķermeni, tad pākni izsis no Grišuņina, labs ātras rokas. Ir Nikolajam. Nepalēmējās Nikolajam atlases turnīrā 2008. gadā. Ļoti tuvu viņš bija tam, lai kvalificēties Londonas olimpiādei. Toreiz atlases turnīrs notika Turcijā. Pussmagajā svarā, kurā toreiz boksēja Nikolais turnīra organizētāji. Ļoti bija noskaņojušies kvalificēt šai olimpiādei turku pussmagsvaru. Pa ceļam visi bokseri, kas tikās ar turku, atklāt tika
nu, jā, nebaidoši šī var notiesāt. Nu, labs sitiens pa ķermeni. Saka, tiek atskaitīts knockdowns, tad kreiso roku tomēr Nikolais aizsniedz Ļevša saknu. Tiek atskaitīts knockdowns. Grišoņins pārliecinoši kontrolē cīņas gaitu pagaidām. Tas koļi paredz, ka eksplodēs. Pārbīs galvu un atkal pa ķermeni. Jā, un toreiz Nikolais uzvarēja 2 cīņās Turcijā un ceturtdaļfinālā. Bija nepieciešams iekļūt pusfinālā, lai nodrošinātu sev šo ceļzīmu uz olimpiādu. Redzēju šo cīņu video ierakstā. Nu, jāsaka, Nikolais toreiz uzvarēja tīri, un ja viss notika godīgi, Nikolais pārstāvēt Latviju olimpiādē, bet, nu, diemžēl tiesneši tā nelēma, un uz olimpiādu pusmagajā svarā toreiz aizbrauc turku boksers. Nu, diemžēl olimpiādē neattaisnoja, viņš uz sev liktās cerības zaudēja jau pirmajā cīņā. Tā, mums izskaņai tuvojas pirmais rauns. Ar Nikolai Grišuņam pārsvarot tas ir pagājis viennozīmīgi. Jā, nu pārāk maz sitiens izpilda Vladislavs Ļevšs. Arī tomēr izskatās pārāk liela cieņa, viņš izrāda Grišuņinam. Nu, redzam, ātrumā ļoti manām atpaliek Ļevšs no Grišuņina. Pirmais rauns tieši 2 punktiem Nikolai Grišuņinam. Lūk, mums ekrānos Nikolais ar savu vecāko brāli. Kurš ir viņa treneris un vienmēr sekundants visās cīņās. Ļevšam, es domāju, labs sasniegums ir tikšana arī šajā finālā un iespēja boksēties šeit finālā ar Grišuņinu viennozīmīgi. Tā ka... Lūk, redzam tagad atkārtojumā spēcīgs tāds kreisais, viennozīmīgs pa ķermeni un uzreiz Ļevšs notupjās tad Kreļa firmas sitiens, kreisais pāknu. Šis sitiens, ja viņš trāpīgs, nevar tikt ignorēts, jo bieži, piemēram, kad bokseri trāpa spēcīgi un precīzi pa galvu un ir tāds, kā boksā saka, grogī stāvoklis bokseri, tur bokseri tomēr var kaut kādā veidā varbūt, nu, pietēlot vai kaut kādā veidā censties ieiet klinčā un neļaut pretiniekam sev piebeigt. Tad sitiens pāk un tāda iespējamība izslēdz, jo te neko notēlot vairāk nevar. Ja trāpa spēcīgi pa ķermeni, tad trāpa un tas ir knockdowns, ja pat ne knockouts. Sācies otrais rauns. Atkal dodās uz priekšu Ļevšs, bet nu, pārāk maz sitiens viņš izpilda. Kā jau es teicu iepriekšējās cīņās. Tikai pa vienu uzbrukumu bez sitieniem, protams, punktu nedos tiesneši. Mēģina Ļevša uzbrukt, bet, nu, nekas nesanāk viņam. Šajā finālā Ventspilī ir iespēja izcīnīt savu pirmo zelta medaļu. Nu, tā vismaz vajadzētu būt. Grišuņinam būtu jāuzvar šajā cīņā un jāizcīņ tātad arī Ventspilniekiem medaļu. Nu, Rīkai šoreiz nāksies samierināties ar Sudravu un pēc tam mums paliks arī pēdējais 10. fināls šodien. Nu. Jā, tad ringā dosies supersmags varsvaru kategorija virs 91 kg. Nu, līdzjutējiem, kas nezin, arī šāds supersmagais varā nav mums boksā svāri ierobežojumi, kā tas, piemēram, cīņās, kur ir, teiksim, noteikts kilogramu daudzums, 120, 130 kg, kā brīvajā un grieķuronēs cīņās. Boksā nav ierobežojumi, tad boksā svara virs 91 kg neierobežots var būt svars. Tas nenozīmē, ka spēcīgāks ir boksers vai priekšrocības ir tam, kuram ir vairāk svara. Ļoti bieži bokseri, nu, tāds optimālais, es teiktu, svars supersmaksteriem varētu būt ap 100 kg, jo tad bokseri ir gana spēcīgi, bet arī ir saglabā arī ātrumu pietiekami. Jā, pārāk smagi bokseri, tomēr ātrumā atpaliek, nu, tādiem pazīstamiem supersmaksteriem salīdzinājumā varam, piemēram, paņemt bijušo pasaules čempionu profesionāļiem Krievu Nikolai Valujevu, kurš ar augumu 2,18 cm svēra 150 kg. Nu, tie boksu līdzjutēji, kas ir novērojuši Valujevu cīņas, protams, piekritīs man, ka Nikolajam bieži šis ātrums trūk tieši.
Protams, milzīgs, ļoti milzīgs. Nikolais spēcīgs. Viena no lielākajām Nikolai priekšrocībām bija tā arī, kad viņš turēja sitienu. Ļoti bieži izlaižot spēcīgs sitiens. Nereiz nav bijis savas karjeras laikā Nikolais knockdownos. Tas varētu teikt, viņi arī lielā mērā glāba pret daudz ātrākiem pretiniekiem. Bet divus zaudējumus, kurus piedzīvoja Nikolais, tātad pirmo reizi no Angļa David Hay. Atvainojos, pirmo reizi no Uzbeka Ruslan Čigājev, otrais no Angļa David Hay. Tikai pateicoties ātrumam, gan Čigājevs, gan Hays pieveic Valujevu. Tur bija tā ļoti skaidri redzams, kad Nikolajam trūks tomēr šis ātrums, neskatoties uz milzīgo augumu, milzīgo svāru. Mums pa to laiku beidzies otrais rauns, nedaudz it kā līdzīgāks bija, bet tomēr daudz precīzāks, daudz aktīvāks, precīzu sitienu izpildē bija Nikolais Grišuņins. Jā, bet Ļevša tomēr arī pielika otrajā raundā izstājās labāk nekā pirmajā. Daļai saistīts arī ar to, ka pats Grišuņins varbūt nebija tik precīzi kā pirmajā raundā. Arī skatītāji pēc raunda beigām aplaudēja. Manuprāt, liela daļa no viņam aplaudēja tieši Ļevšam par to, ka viņš nav salūs pēc pirmā raunda un turpina cīnīties. Un visnotaļ neslikti aizvadīs viņš otro raundu. Nemaz tik daudz mēs šodien finālos neesam redzējuši trešo raundu, tā ka par to mums arī ir viennozīmīgi jāuzslavē abi bokseri. Redzēsim pilnu cīņu, tātad pilnus 3 raundus pa 3 minūtēm. Jā, tiek apturēts laiks. Ļoti ilgi no ringa stūra izvācās Nikolai Grišuņina sekundants. Sācies trešais rauns, redzam Ļevšs joprojām turpina uzbrukt. Diezgan aktīvi viņš tam. Ļoti pārliecinoši jūtās ringā Nikolais Grišuņins. Jāsaka, diezgan atklāts. Tagad arī atkal mēģinājums ar kreiso asi uzsist pa ķermeni no Grišuņina. Jā, tā sitiena visvairāk arī Ļevšs tā uzmanās. Centīsies sagaidīt. Nikolais Grišuņins atkal paslīd boksers, atkal šis pats stūris, jā. Sākamais stūrī. Nezinu, kāpēc. Nenovāc, nenosusina šo ūdeni, izlieto sekundantu. Tā uz ati skatoties, liekas, ka tur ir savs, bet iespējams, ka tomēr tā izskatās tikai no tāluma. Tādā veidā neizdosies Ļevšam izraut uzvaru. Pēc punktiem, manuprāt, jau nevar Ļevšs uzvarēt. Tagad bija trāpīgs, labais sitiens, bet nebija nekā turpinājuma no Ļevšs. Līdz ar to aktīvi jau dodās uzbrukumā Nikolais Grišuņins. Grišuņins neļauj atslābināties Ļevšam. Labi, tagad sagaidīja Nikolais. Ļoti labi jūt distanci. Grišuņins tehnisks boksers. Labi kustās ringā Grišuņins. Grišuņins tādā bokseru terminoloģija ir tipisks boksers. Varbūt latviski netiek šāda terminoloģija lietot, bet angliski ir vienmēr tāds klasifikācija, tad fighters un boksers. Bokseri tie, kas pieturās pie tehniska boksu pārsvarā distancē, fighteri tie, kas iet sitienu apmaiņā un spēcīgs sit. Ja mēs ņemam pēc šīs klasifikācijas, tad Grišuņins, protams, ir tipisks boksers. Savā laikā boksēs arī ir VSB. VSB, tātad čempionātā VSB ir tāds komandu turnīrs, pusprofesionālais boks, kur bokseri amatieri cīnās komandās, komandu pret komandu. Tur bokseri cīnās bez krēkliem, šajos pašos gan amatieru cimdos bez krēkliem. Un cīnās nevis 3 raundus kā amatieru boksā, bet 5 raundiem, tādi pietuvināt profesionālajiem boksam. 3, ja nešaubos, sezonas Grišuņins pavadīja Milānā, Itālijas komandu, pārstāvē šajā WSB, tad World Series of Boxing saucās šī līga savā laikā.
Noslēgusies ar cīņu tagad. Ja, nu, bez šaubām pārliecinoši pēc punktiem uzvar. Grišūņins, atceramies, pirmajā raundā bija knockdowns Ļevšam. Pēc precīzi Grišūņins sitien pa ķermena kreiso roku. Jā, Grišūņins uzvar 4. Vislatvijas olimpiādē. Pirmā zelta medaļa Ventspilī boksā, pirmā un arī vienīgā. Un tas nozīmē vien to, ka mums atlikusi vairs tikai viena cīņa šodien. Supersmagais svars un Evanders Servots no Daugavpils pret Sandri Lapacinski no CS novada. Nu, šeit ir izteikts favorīts Evanders Servots. Pastīsimies, vai viņš pierādīs savu pārākumu arī boksa ringā, bet pirms cīņas diezgan izteikti uzvaru tiek prognozēt tieši Evanderam, vienam no talantīgākajiem jaunajiem bokseriem Latvijā. Viņš regulāri arī pārstāv Latviju Eiropas un pasaules jaunatnes čempionātos. Jāsaka, Servots vēl ir jaunietis. Pēc vecuma. Vēl skolā mācās. Beidzamo gadu, nu, es uz jaunietis. Tādā nozīmē es runāju, ka jaunietis pēc gadu grupas, tātad šogad vēl beidzamo gadu Servots cīnās jauniešu kārtā. Vasaras sākumā piedalījās jauniešu Eiropas čempionātā Krievijas pilsētā Anapā, supersmagajā svarā. Zilajā stūrī lūk mūsu ekrānos Sandris Lapacinskis no CS novada. Supersmagais svars, fiziski spēcīgi bokseri. Ja kādam patīk spēcīgi sitieni, tad droši veraties savas televīzijas vai telefona ekrānos un pievērsieties šai cīņai. Evanders Servots supersmagais svarā pret Sandri Lapacinski. Nec Daugavpilī, nec Esim nav zelta medaļu. Šajā boksa turnīrā tā, ka lieliski iespēja rūpēties ne tikai par uzvaru sev, bet arī parūpēties par svarīgu medaļu savai pilsētai. Gan Daugavpilietim Evanderam, gan arī cēsiniekam Sandrim. Sākusies beidzamā cīņa Latvijas 4. olimpiādē. Supersmagais svars, precīzi uzreiz labais no Servota. Kāda varbūt interesēs, kāpēc Servotam ir tik interesants vārds kā Evanders, nu, skaidrojums pavisam vienkārši. Jā, nu, variante maz ir. Jā, variante ir maz. Viņa tēvs, kā liels boksa fanāts, visus savus bērnus ir nosaucis slavenu bokseru vārdos, un tāpēc arī Evanders ir. Pagoda Evanderam Holyfieldam, vienam no visu laiku leģendārākajiem smagsvariem. Jā, nu, tev tātad šie plāni ir realizējušies. Evanders ne tikai slavenu bokseru vārdu nes, bet arī pats ir boksers. Kā līdzīgi šī brīža WBO versijas pasaules čempions Tysons Furys no Anglijas, kur arī tēvs savā laikā nosauc pagodu Maikam Tysonam. Un tātad liktenis visi izveidoja tā, kad Tysons Furys pats kļuva par pasaules čempionu. Tagad gan zinām, kad ir atcelta revanša cīņa pret Vladimiru Kličko. Trauma notika uz treniņu procesā Tysonam. Nu, un ja runājam par pašu Maiku Tysonu, pavisam nesen šonedēļ, 30. jūnijā, Tysons nosvinēja savu jubileju, 50 gadus vecs palika. Jā. 30 gadus apakaļ, 22. novembrī būs tieši 30 gadi, kā Tysons pirmoreiz kļuva par pasaules čempionu. Kā jaunākais visā boksu vēsturē kļuva par jaunāko supersmagsvaru pasaules čempionu. Toreiz 20 gadi tikai bija Tysonam. Leģendārs boksers, protams, var ļoti daudz runāt par viņu personību, ārpus ringa, visiem šiem notikumiem ar viņu saistītiem, bet boksu vēsturē viņš katrā ziņā ir iegājis kā nepārspēts leģendārs tiešām boksers, nepārspēts tieši savas cīņas taktikas, cīņas manieres ziņā. Un varam, kā daudz kritiķi, var runāt daudz ko, var tātad Tysons var patikt, var nepatikt, bet ignorēt viņu nav iespējams. Runāt par viņu vienalga runās un visi viņu zinās. Ļoti bīstama galva Lapacinskis noliecās, dodās uz priekšu. Tas pat tiesnes Hanevičs varētu izdarīt viņam par šo kustību. Aizrādījumu tiešām ļoti bīstam. Tagad, kad ir atcelts maskas amatieru bokseriem,
ļoti bīstam, ļoti daudz šīs traumas, tieši sejas traumas ir boksā nevis no sitieniem, bet bokseriem saskienoties, sasitoties galvām. Tāpēc es vienmēr tā tagad uzbrukumā aktīvā dodās Servots knockdown. Un jā, Servots pēdējās sekundēs pirmā raunda. Trāpīja kreiso un pēc tam labo pāri rokai. Uz ringa dēļiem nonāk Lapacinskis, tiek atklāts knockdowns, nu, iespējams, gongs glābs Lapacinski. Jā, tieši tā arī ir, gongs glābi Lapacinski. Jā, Evanders Servots ar katru nākamo minūti, ar katru nākamo sekundi ar vien pārliecinošāk izskatījās šajā cīņā un viennozīmīgi pirmais rauns pagājis viņa zīmē. Jā, pārliecinoši 2 punktu rauns Daugavpilietim Evanderam Servotam. Ir Evanders favorīts šajā cīņā, tā ka tas nav varbūt liels pārsteigums. Redzam atkārtojumā tāda spēcīgs kreisais sansitiens no Holyfield. Ne, bet no Evandera. Evandera Servota, jā. Otrais rauns. Piekurs, manuprāt, izskatās Sandrs Lapacinskis. Tā izskatās tiešām. Nu, jāpārvietojas, jākustās ar Lapacinskim, ļoti aktīvi jāmet ārā kreisā roka. Jācenšas noturēt distancē Servots. Servots un ļoti spēcīgs ļoti spēcīgs labais pār rokai, manuprāt. Ieļodzās ceļos Lapacinskis. Pārāk plašs Servots uzbruk. Precīzi kreisais no Sāna, 2 veseli precīzi. Sitiens pa pakausu viennozīmīgi jābūt aizrādījumam. Servots atvainojas uzreiz. Šobrīd ar to aizrādījums Lapacinskim pa zemu noliek galvu. Servotam Latvijas, piemēram, jaunknes čempionātos reti, ka tev vispār sanāk pabuksēties, jo praktiski visi viņa potenciāli oponenti atsakās no cīņas pret viņu, tā ka diezgan maza praksa ir Servotam tieši Latvijas līmenī. Nav nemaz tik daudz mums to super smagsvaru, ar kuriem viņš varētu pabuksēties. Jā, nu šajā ziņā mums liela starpība ar lietuviešiem, mūsu kaimiņiem, jo lietuviešiem tieši smagajos svaros ir ļoti liela konkurence, vienmēr tāda bijusi. Daudz izcils smagsvari nākoši no Lietuvas. Jā, nu, laikam tā ģenētiski sanāk, ka Lietuvas laikam nedaudz lielāk, tomēr ko mums ir. Latvijā pārsvarā tādi labākie svari, labākie bokseri tādos vidējos, pussmagajos svaros. Lietuviešiem ļoti daudz smagsvaru ir. Nu, kā jau es teicu, vienmēr ir bijuši 1968. gadā. Manuprāt, tā kā tuvu knockdownam ir Lapacinskis. Jā. Nolaiž rokas. Nu, nevajadzētu laist rokas no Lapacinskim šajā gadījumā, kad izdara sitiens Servots. Otrais knockdowns tiek atklāts Lapacinskim. Izskatās, ka nedaudz jau viņš arī pelta ringā. Ir ļoti spēcīgs. Kreisais sānsitiens precīzi. Nu, Servots neko negaida un dodas agresīvi virsū. Izkrīt kapi Lapacinskim. Tiks atdot viņu sekundantams viņu noskalos, atdos atpakaļ bokseriem. Nu, nezinu, manuprāt, ja Lapacinskim neizdosies sagaidīt Servotu ar spēcīgu sitienu, manuprāt, neredzēsim mēs visus 3 raundus. Jā, tā izskatās. Viennozīmīgi dominē Servots. Atkal knockdowns, cīņa jāaptur. Cīņa ir jāaptur. Trešais knockdowns, es domāju, ka cīņa tiks apturēta līdās. Redzam Evanderu Servotu. Viņš gan ir gatavs turpināt, izskatās. Jā, un viss tomēr. Jā, cīņa tiek apturēta, tad redzamo pārsvaru otrajā raundā uzvar un zelta medaļu šajā olimpiādē izcīna Evanders Servots no Daugavpils. Redzam, ka Sandrs Lapacinskis bija neizpratnē par šo tiesnešu lēmumu, uzskatot, ka viņš vēl varētu turpināt cīņu, lai nu kā cīņa ir noslēgusies. Evanders Servots nodrošina Daugavpilī pirmo un vienīgo zelta medaļu boksa turnīrā, tā ka ar to arī boksa turnīrs ir noslēdzies, vēl gan sekos apbalvošana.
Evanders Servots izcīna uzvaru pēdējā finālā. Pārliecinoši dominants boksam čempionātā šogad. Rīgai 5 zelta medaļas, 2 ir Jūrmalai, pa 1 Ventspilī, Jelgavai un Daugavpilī. Tagad arī oficiāli tiek paziņots tas, ka Evanders Servots izcīna uzvaru supersmagajā svarā un kļūst par Latvijas 4. olimpiādas uzvarētāju. Pagaidīsim, laikam arī mēs apbalvošanas ceremoniju skatīsimies. Skaidrs ir tas, ka cīņas jau ir noslēgušās. Līdz apbalvošanas ceremonijai vēl krietnes brītiņš jāpagaitā. Iespējams, ka mēs no jums tad arī atvadāmies. Ar jums kopā bija Elvis Mihailenko un Nauris Mackevičs. Paldies, ka sekojāt mums līdzi. Turpiniet skatīties Latvijas 4. olimpiādas translācijas LMT straumē, jo šodien vēl nekas nav beidzies. Vēl jūsu ekrānos būs arī basketbola mačs, protams, arī olimpiādas kopsavilkums un arī vairāki apskati. Paldies jums un tā! Jā, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Ceru, ka redzētais Rīgā jūs apmierināja un visiem veiksmīgu dienu. Uz redzēšanos! Iedvesmo Latviju, piedalies, uzvari no 1. līdz 3. jūlijam Valmierā.